70. gados Ņujorkas, Bronksas skauderajās ielās sāka šņākt krāsu aerosoli, veidojot grafiti zīmējumus. Čerkstēja simtiem reižu palaistas un ar pirkstu ritmiski stādinātas skaņu plates. Jaunieši uz skausla griezās kā vilciņi, breikadejā, un tam visam pa virsu tumšādaini vīri rapoja. Visas šīs izpausmes kopā veido hip-hopa kultūru, bet tieši reps, ritmiska teksta rečitēšana kļūsi par zīmīgāko šīs kultūras parādību. Sākotnēji hip-hopa mūzika, funka, disko, reggae un džeza iedvesmota tika papildināta ar jautriem, asprātīgiem saukļiem. Ar laiku teksti kļuva nopietnāki. Tie sāka vēstīt par skaudro realitāti, rasu nevienlīdzību un politiskām netaisnībām. Rap mūzika sazarojās vairākos novirzienos, brīžiem pietuvojoties vissmagākajai metāla mūzikai, brīžiem tā iemiesojoties gangsteru ādā, ka vārdi pārtapa īstās lodēs, bet īstu ložu radītais posts bija iedvesma atkal jauniem vārdiem.